Strupceļš. Beidzot var apstāties un padomāt. Rodas daudz jautājumu. Kāpēc ir iestājies šis strupceļš? Kā no tā izkļūt? Un arī pats galvenais jautājums – kā dzīvot? Ir jāaiziet līdz strupceļam, ir jāaiziet. Un jāsaprot, ka šajā strupceļā mani noveda mans ego. Un bija cilvēki, kas runāja par to, kliedza, prasīja cilvēcei uzmanīgi paskatīties uz sevi un apstāties, kamēr nav par vēlu. Bet viņus nedzirdēja. Un lūk, tagad viss vārds vārdā atkārtojas. Strupceļš, krīze, kādu pasaule nav pieredzējusi, bet aiz krīzes draud cilvēku masveida iznīcināšana. Nesadzirdējāt agrāk? Vajag, pat nepieciešams, lai sadzirdētu tagad. Mēs jau esam bezdibeņa malā, bet ir vēl iespēja. Pēdējā iespēja uzveikt egoismu. Egoismu nevar apspiest, jo egoisms ir mūsu dabā. Egoismu nevar pārliecināt. Viņš nepakļaujas ne viedokļiem, ne pamācībām. Egoismu nevar nopirkt, viņš ir nepiesātināms. Egoismu var tikai izlabot. To var izdarīt. Var. Un pati mamma daba mums saka priekšā kā. Paskatieties uz šo mierīgo un laimes pilno ainu, māte un bērns. Jo laimīgāks bērniņš, jo laimīgāka māmiņa. Ja visa pasaule tā varētu dzīvot, lai es būtu laimīgs no tā, ka kāds cits cilvēks ir laimīgs, lai mūs saistītu savstarpēja mīlestība. Jūs jautāsiet, vai tas vispār ir iespējams? Es atbildu, mēs bez tā neizdzīvosim. Visu gadsimtu mums teica, saprotiet taču, jūs esiet savstarpēji saistīti. Saprotiet, ja kādam ir slikti, cilvēkam, valstī, tautai, jūs nevarat būt vienaldzīgs. Jūs nevarat par to priecāties. Tāpēc, ka jūs esat viens vesels, viens organisms, kas pakļauts vienam likumam. Vienota organisma likumam. Un ja mēs pārkāpjam šo likumu, mūs sit. Bet mēs viņu pārkāpjam nepārtraukti. Tāpēc, ka vēlamies dzīvot pēc sagraušanas likuma, pēc egoisma likuma. Bet tāda likuma dabā nav. Jūs saprotiet? Dabā valda pavisam cits likums. Un, lai to saprastu, mums pietiek paskatīties pašiem uz sevi. Mūsos dzīvo vairāk kā 7 miljardi šūnu. Viņas dzīvo viena otrai. Katra šūna atsevišķi ir egoistiska. Bet katra šūna saprot, lai izdzīvotu, ir jāapvienojas. Katrs mūsu ķermeņa orgāns kalpo nevis sev, bet visam ķermenim. Tāds ir vesela organisma darbības princips. Tāds ir dzīves princips. Pakļaušanās vienota organisma likumam. Pilnīgas atdeves un mīlestības likumam, nepārtrauktais saiknei vienam ar otru. Katrs no mums ir milzīga, vienota organisma 7 miljardā daļiņa. Šo organismu sauc mūsu pasaule. Mums nepieciešams visu reklāmu, visus masu mēdījus, visu audzināšanu,
tas ir īpaši svarīgi. Nepieciešams virzīt uz to, lai cilvēkā kaut vai tikai parādītos doma, ka viņš ir vienota organisma daļiņa, un viņam apkārt valda augstākās mīlestības likums. Ja cilvēka doma koncentrēsies tikai uz to, kā iemācīties mīlēt, lūk, tad arī viss izmainīsies vienā mirklī. Jo mēs ar šo vēlēšanos mīlēt, it kā pievilksim sev klāt šo augstāko mīlestības likumu, un viņš piekļaus mūs sev klāt kā māmiņa bērniņa. Un viņš mums palīdzēs, un mēs pēkšņi pamanīsim sev apkārt labu, draudzīgu un atsaucīgu pasauli. Pēkšņi noskaidrosies, ka mīlestība neprasa enerģiju, viņa pati to ražo. Un mēs visbeidzot sapratīsim, kas ir mīlestība. Ka tā ir gatavība rūpēties par tuvākā labklājību un apkalpot viņu, nevis sevi. Lūk, tā ir mīlestība. Mums ir jāuzspēj kļūt mīlētiem, mīlošiem un laimīgiem vēl šajā dzīvē. Tas vienkārši ir mūsu pienākums. Kādu brīnišķīgu gadsimtu mēs esam nodzīvojuši, un kāds varens gadsimts priekšā.